Labdien, skatītāji, klausītāji! Ventspils novada pašvaldības medību koordinācijas komisija. Komisijas sastāvs ir atbilstošs ministra kabineta noteikumiem, 269. Komisijas priekšsēdētājs ir pašvaldības pārstāvis un īsumā, kāpēc Mārcim ir viedoklis arī par mežu. Mārcim ir bijusi tas gods pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā strādāt valsts meža dienestā. Karjera sākās ar mežiņa amata kandidātu amatu, mežsarga amata kandidātu amatu mežsargs, mežiņa vietnieks, mežzinis. Esmu pildījis arī inženieris resursu reģistra kārtošanā, inženieris meža īpašnieku konsultāciju darba koordinēšanā un inženieris meža sēklakopības un meža reproduktīvā materiāla jautājumos. Sākšu prezentāciju no otra gala ar secinājumiem, un tad mēģināšu pamatot šos secinājumus. Meža īpašnieks varam arī saukt vienkārši kā īpašnieks, jo postījumi arī ir lauksaimniecībā. Konkrēts piemērs komisijai, kas bija jāskata, ir ābeļdārs, netālu mežs, rudens no ābelēm krīt āboli, žoga nav, meža cūks nāk ieturēties. Īpašniekam pretenzijas par to, ka tikai stāboli, pie reizes arī dažādojot uzturu, tiek uzrakts zālais. Īpašniekam ir līgums ar mednieku. Ja cūks ēd dārzā ābolus, tad vainīgs ir mežnieks. Attiecībā pat repelentiem pret meža cūkām tas būs noslēgumā, bet koncentrēsimies mazliet vairāk tā kā uz mežu un meža atjaunošanu. Būtībā mēs paļaujamies uz to, ka meža īpašnieks ir izdarījis visu, lai aizsargātu atjaunoto platību. Mednieks. Medniekam pirmkārt vajadzētu apskatīties, kāds ir medību tiesību nomas līgums, kas ir līgumā rakstīts, līdz ar to var izdarīt secinājumus, ko viņš sagaidīs no īpašnieka. Protams, viņš paļaujas uz to, ka īpašnieks būs izdarījis visu, bet dzīvē dažādi gadās, un lai nodrošinātos, es ieteiktu skatīties, kas notiek konkrētās medību platībās, skatīties, kā meža īpašnieks vai meža īpašnieku nolīgti strādnieki veic meža aizsardzību, kā tiek iestrādāti repelenti, vispārējie līdzekļi, jo jāņem vērā, ka repelentu izmantošanā ir būtiski periods līdz lietum, kurā jābeidz un kad pēc lietas var atsākt. Būtībā jums vajadzētu pakontrolēt, jo pēc tam varētu būt dažādas sekas. Vēl paskatīties, vai visi kociņi ir aizsargāti, ja tai platībā ir kaut kādas darbības veikts. Un tad vēl tāds retorisks jautājums medniekiem, atsaucoties uz iepriekš uzstājušos, medības ar dzinējiem. Dabā parasti iekārtots ir tā, ka jebkura dzīvu būtne stresā un kustībā pēc tam ļoti vēlās ēst vairāk. Jā, iespējams ar dzinējiem medījot, no tās vietas tiek pārvietot tie dzīvnieki uz kaut kādu vietu, bet tas nozīmē, kaut kur citur viņi ieturēsies vairāk nekā viņi būtu šī gadījumā uz vietas to darījuši. Medību koordinācijas komisija. Komisijai jāņem vērā ir, ka jebkur no šīm pusēm īpašnieks vai mednieks varētu būt neapmierināts ar komisijas lēmumu un varam tikties tiesā. Tāpēc uztvert, ja dodamies dabā apskats protokolā, to nopietni fiksējam, fotografējam. Ja tie ir paraugu laukumi, fiksējam paraugu laukumā centru. Esam arī savā praksē, fotografējot konkrēto paraugu laukumu, pielikuši klāt zīmīt, kāds nogabals, kāds kvartāls, kurš paraugu laukuma numurs, lai pēc tam ir vieglāk dzīvot tālāk. Nākošais, dodoties dabā, ja tas ir mežs, iepazīties ar nogabalu stāstu. Jo skatoties dabā, var pietrūkst informācijas, lai saprastu kopumā,
kas notiek mežā. Īsumā atstājot, mežsaimniecība mazliet mainījusies. Cirsmas tiek koncentrēts kompaktā teritorijā. Tas attiecās gan uz lielākiem, gan uz mazākiem meža īpašniekiem. Koncentrēšana konkrētās teritorijās, tas ir tīri finansiāli attaisnojami, bet būtiski, kas ir mainījies, ja mēs runājam par priedi, mežā tiek stādīta priedes ietvers tādi, kur ir audzēti siltumnīcā. Viņi ir izaudzēti 1,5 gadu laikā ar optimālu barošanu, un būtībā situācija ir tāda, ka stalbriedis ieraugot mežā šo priedi, neko garšīgāk viņš pasaulē nav redzējis, jo dabā tā viņi neizaug. Un veidojās viņiem refleks, kaut tās priedes ir apstrādāts, veidojās refleks, ka veids kodums arī izlases cirtēs, dabiski atjaunojusies spriedi, ir apstrādāt galotnes, viņi kož viņas. Ja viņiem ir refleks, diemžēl man nesanāca laiks sagatavot, bet viņi veids postījumus arī tur, jo viņi saprot, ka tā apstrādē, kaut kas garšīgs ir aiz tās apstrādes. Tā, būtībā pamatpostījumi notiek platībās februāra, marta mēnešos. Un tad ir jautājums, kas tai platībā ir. Vai tur ir tikai priede, vai tur ir atstāta vēl kaut kāda paaugas starp koki, kur netraucē priedes attīstībai. Un kā tiek apstrādātas tās priedes ar repelentiem. Tas ir priekšstatām no Latvijas valsts mežiem. Perfekts stādāmais materiāls, prieži ietvers tāda audzēt siltumnīcās. Šeit arī no valsts mežu materiāliem ir milzīgi daudz priekšrocības ietvers tādiem. Bet ir arī trūkumi. Un pie šiem trūkumiem es vēlētos pievienot cilvēcisko faktoru. Šī ir no prezentācijas. Mēs kā koordinācijas komisijas priekšsēdētāji aktīvi piedalījāmies Latvijas pašvaldību mācību centrā organizētās mācībās un pārstāvs no Latvijas valsts mežiem cēla mums kvalifikāciju, iepazīstinot ar lielākā meža īpašnieku skatījumu problēmām. Būtībā statistika ir mazliet sena, arī no prezentācijas, no mācību materiāliem, bet tā tendence, diemžēl, turpinās. Un šeit ir viens no cēloņiem stalbriežu skaita būtisks palielinājums. Jāsaka, milzīgs ieguldījums arī Latvijas valsts mežiem ir, piestrādājot pie šīs nozares, tā skaitā pie medību koordinācijas komisijas izveidošanām. Ir pētījums, ir bijuši arī iesniegumi no valsts mežiem, komentējot lielākā meža īpašnieku viedokli. Pēdējais punkts. Medību koordinācijas komisija meklē vainu īpašnieku darbībās vai neizdarībā, nevis meklē cēloņus, pārnieku liels dzīvnieku skaits un risinājumu. Jā, ir viedoklis respektējams, bet reizē arī noteikumi paredz, ka medību koordinācijas komisija izvērtē visu pušu darbību, bezdarbību. Pārējot pie pētījuma, Silo veikusi pētījumu, būtībā mums šīs pusstundas laikā vajadzētu šito atcerēties, kad notiek postījumi, un viņi ir ļoti prognozējami. Šis ir Latvijas valsts meža sagatavots materiāls būtībā kā paraugs jebkuram meža īpašniekam, kuru var izmantot apsaimniekot savu mežu. Un šeit ir kā kopšanas paņēmienā, ja, teiksim, saimniekojam ar priedi un, teiksim, nav tā priede, kādā prioritārā kārtībā mēs atstājam, protams, ja augšanas apstākļi tips to atļauj,
pārējos sugas kokus. Un šī ir arī no tās pašas instrukcijas, būtībā perfekta kopšana, mazliet traucējot stalbriedim piekļūt mērķa sugai, jo ir atstātas pārējās zālaugi un pārējās sugas. Iesniegums medību koordinācijas komisijai būtībā ir brīdis, kad īpašnieks ir pārliecināts, ka viņš ir izdarījis visu iespējamo, bet viņš netiek galā iespējams ar medniekiem un iespējams arī ar stalbriežiem. Un iesniegumā ir lūgts noteikti nodarīto zaudējumu apmēru atbilstoši postījumu pakāpei, uzdot par pienākumu medību tiesību lietotājiem, pastiprināt medību postījumu vietās, norādot pasākumus īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus un izstrādāt rīcības plānu. Un medību koordinācijas komisija dodas dabā. Dabā ir izvietot vienmērīgi paraugu laukumi pa diagonālu platībai, un platībā tiek konstatēts. Un būtībā šis ir citēts no apsekošanas protokola, bet būtībā būtu jāraksta vēl konkrētāk, vēl sīkāk. Bet šī gadījumā ir konstatēts, ka uz hektāru ir vidēji 3028 gabals priedes, no tām 1143 ir nokostas galotnes, 971 ir nokautušas priedes bez vizuāliem bojājumiem, bet augstspējīgām priedēm kavēta attīstība. Visā platībā veikt kokaugu atvešu novākšanu, augstspējīgām priedēm ir kavēta attīstība un postiem konstatēt šā gada februārī, martā. Tas tika pievienots, jo medību formulējuma pārstāvs to teica, ka tādi fakti ir bijuši, bet būtībā šo papildinot būtu jāfiksē, kādi tieši kokauga atvases novākšana ir veikta. Protams, ir fotofiksācija, bet tiksim arī aprakstošā daļā. Ja chronoloģiski mēs skatāmies, ietvars tāda priede bija stādīta iepriekšējā gadā, un musina, ka gandrīz 1000 nokautuši bez vizuāliem bojājumiem. Tas nozīmē, pumpurs nebija izplaucis, un platība, priešu skaits jau nebija iepriekšējā vasarā, rudenī. Bet ir iesniegums par to, ka ir postījuši medījamie dzīvnieki. Ja būtu uzreiz komisija sagatavojusies un apskatījusies, kas ar to nogabalu ir noticis līdz šim, uzreiz pilnīgi savādāk mēs skatītos tajā situācijā dabā. Un te mēs skatāmies pirms 6 gadiem, pirms komisija tur devās, bija augsnes sagatavošana 2,2 hektāri, tad tika stādīts mežs identiskā platībā un veikta agronomiskā kopšana 2,3 hektāri. Mēs redzam, ka tikai 5. gadā pēc augsnes sagatavošanas ir atsākta stādīšana, tas nozīmē kaut kādu iemeslu dēļ, tas priedes tur vairs nav. Un tiek stādīts mežs, tiek skopts mežs, agronomiskā kopšana, mazliet musina, ka 2 mēneši pēc kārtas, bet nu labi. Un tad ir aizsardzība pret meža bojājumiem, kur platība jau ir mazāk nekā ir ierīkotās mežs. Tad oktobrī tika nodots pārskats valsts meža dienestam no īpašnieka, un platībā ir 3100 kociņi, 2800 priedes un 300 bērzi. Augšanas apstākļi tieši to atļauj. Platība ir pieņemta. Bet janvārī ir sniegs pārskats par jaunaudas kopšanu, kur kociņu skaits ir vairs tikai 3000 uz hektāru. Priedes ir 2400. Bērzi jau ir 600 un sasniegts ir tas mistiskais 3000, kas ir nepieciešams, lai platību atzītu par atjaunotu. Un tad ir tāds jautājums, aktīva veģetācija nenotiek, vienā pārskatā ir 300 bērzi, otrais 600. Kaut kur radās. Un tad seko mājā iesniegums koordinācijas komisijai par zaudējumiem par platību 2,2 hektāri, kas atšķirās no visām iepriekšējām. Un tad nāk komisija un konstatē visu šo. Un tad komisija nolēma būtībā uzdeva īpašniekam kontrolēt visus tos repelentu
pielietošanu korekti, respektējot meteoroloģiskus apstākļus. Un attiecībā arī meža dienestam izsniegt, ja vajadzīgs, licences. Un uzdevām medniekiem medīt. Šī brīdī pagājis 10 gadi, kopš sākt šīs platības atjaunošana. Īpašnieks ir uzstādījis žogu ap platību. Ir teiciens, ka aizsardzības pasākumu pielietošana ir dārgi, bet šī gadījumā bija ļoti dārgi, jo laiks ir pagājis, līdzekļi ir iztērēti un būtībā pozitīvais, es pieņemu, tā ir pieredze, kas ir saņemta par šo atjaunojumu. Vēl viens iesniegums arī par mežu ir postījumi. Koordinācijas komisija dodas dabā apskatīt. Koordinācijas komisija konstatē, ka ir veikta galotņa apstrāde pēc galotņa dzinumu nokošanas. Ja rūpīgi apskatās, ka būtībā ir ļoti svaigs aizsardzības preparātu pielietojums, jo, ja tas būtu iepriekšējā gada rudenī, nebūtu loģiski. Konstatē tikai 1600 spriedis uz hektāru, tā skaitā nokos galotnes pirms apstrādes ir 400 gabaliem uz hektāru un neapstrādāts palikuši 200 gabalus. Tad ir tas jautājums, kāpēc tas priešu skaits ir tik mazs, jo būtu jābūt 3000. Īpašnieks apgalvoja, ka brieži ir apēduši, bet, diemžēl, mēs nekonstatējām komisiju pazīmes, ka būtu kaut kādi kodumi, nevar apēst pavisam to stādu. Jautājums, kur tie stādi ir, un arī musina tas, ka tomēr tie 200 gabali uz hektāru, protams, tas vidējais, bet nav apstrādāti. Šī gadījumā atvašu novākšana bija, lai neapdraudētu priežus, kokus ar priežu apšrūsu. Būtībā tā ir slimība, kas kropļo priežu pumpurs, līdz ar to neveiksmīgi attīstās priede. Un līdzīgi arī šajā gadījumā komisija uzdeva kontrolēt repelentu pielietojumu. Valsts meža dienestam nepieciešamības gadījumā izsniegt licences un medību kolektīvām medīt. Tad pārdomas par 269. noteikumiem. Šis ir 4. pielikums, kur ir noteikts, kā novērtējam nodarītos postījumus. Ja mēs skatāmies uz vidēji bojāts sānzara apgrausts vairāk kā 50% apjomā, tiek pieņemts, ka katrs otrais jāizgājis bojā. Uz 2 viens jāizgājis bojā. Bet tā praksa ir tāda, ka meža īpašnieki apstrādā tikai galotni. Un es nesaredzu, kā, ja ir apstrādāta tikai galotne, rēķināt zaudējumus par sānzariem, kur nav apstrādāti. Tas pats arī attiecās uz stumbru. Ja stumbrs nav apstrādāts, vai jārēķina zaudējumi par to. Nākušais galotnes zilums nolausts vai nokosts tiek uzskatīts, ka koks ir iznīcis. Jā, bet priedē nevienmēr tas tā ir. Konkrēta platība. Galotnes zinums bijis nolausts, koordinācijas komisija skatīja šito jautājumu. Ja paskatāmies uz katra spriedes apakšējo mieturi, kreisā pusē ir viens ļoti veselīgs zars. Tā ir viena no galotnēm, kur konkurē ar to galotni, kas izaugusi ir, jo briedis viņu nokoda. Un šī ir konkrēta platība, kur koordinācijas komisija rēķināja zaudējumus, bet īpašniekam nebija nepieciešamība kaut ko papildināt. Tā apgraustā priede tā arī palika, un tagad viņš šit auga. Tāda veicot aprēķinu,
jautājums ir par jaunaudžu kopšanu. Ja mēs skatījāmies iepriekš pēdējo gadījumu, tur veicot kopšanu, bērs pazuda. Viņš bija pārskatā iesniegts, lai būtu atjaunot platību, bet, kad koordinācijas komisija nāca, bērs nav vairāk. Jautājums, vai šajā gadījumā ir jāliek klāt, kā aprēķinā, ka tā kopšana nes uz kaut kādu labumu, līdz ar to jāsarēķina papildus zaudējumu. Attiecībā arī par jaunaudžu aizsardzību. Galotnes ir apstrādātas, sānzari nav apstrādāti un ir postījumi. Formāli mēs liekam, ka aizsardzība ir veikta, bet postījumi ir pilnīgi citām koka daļām. Un tas būtībā uzsina tiesu, jo ir atzīmēts, ka ir veikta, bet mēs tomēr secinām, ka nav veikta tur, kur bija nepieciešams. Šeit mēs modelējam platību līdz hektāram, 4 paraugu laukumi. Skaitām priedīts, mums sanāk 3000 šādā izskatā. Tagad ir blakus variants, kur mēs nezinām kādas nelaimes dēļ, bet 2. un 4. paraugu laukumā vienai priedē nolaust galotni. Stāvbriežu pēc mēs atradīsim jebkurā izcirtumā. Un 2 galotnes nolaust, un mums jau vairs nesanāk. Platība nav atjaunota. Vai nebūtu loģiski, ka noteikumos, ņemot vērā, ka īpašnieks saimnieko tikai uz 3000, nebūtu kaut kāds nosacīts handikaps, ko tas zvērs drīkst nolaust, vai netīšām kaut kas notikt. Tad vēl par nodarīto materiālo zaudējumu apmēru aprēķinu. 8.2 punkts paredz, ka, ja cietušajiem nav izmaksas kopijas, kas ir gatavojis augstu, no kurienes tādi, kas ir kopis, tad rēķinām pēc noklusējuma, pēc šiem koeficientiem. Tas ir tikai mans viedoklis. Būtībā meža saimniecība turpinās no meža atjaunošanas, viena no būtiskajām Latvijas nozarēm. Vai mēs tiešām bez dokumentiem pieņemam, ka tas maksā tik un tik? Jo ir arī bijušas šaubas komisijai, neloģiski tie izdevumi. Saimnieks arī saka, rēķini pēc šiem noteikumiem. Neņem vērā, ko es tev rādu. Un tad tā platība, kur es rādīju, kur no galotnēm ir izaugusi spriede, ir stūris, kur ļoti patīk dzīvot briežiem tai platībā. Un šis ir tas stūris, bet, var redzēt, ir jāveikt aizsardzības pasākumi, bet, diemžēl, tiek novākts bērs, kam pēc būtības šitai bija jābūt, ja mēs skatāmies tos iepriekšējos noteikumus. Jo mēs varam spekulēt, ka ir kaut kā taktika, labi, mēs tos stāvbriežus turam šī vietā, viņiem šitai patīk, mēs neaudzējam turklāt bērzu, lai nav nekomfortabli, tad lai viņi vismaz šitai dzīvo, nevis pārdzenam uz kaut kur citurien. Tas arī būtu attaisnojums. Bet, ja mēs pagriežamies no šīs pašas vietas uz dienvidiem, mežs tur būs, bet mēs rēķinājām tur zaudējumus. Ir pagājuši 6 gadi. Un ir sākušies stumuru bojājumi. Īpašnieks ir nolēmis cepuru nost aizsargāt, bet atgriežamies pie tā pētījuma, kad jau tie brieži var postīt vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka tā ir briežu uzturēšanās vieta. Ir uzlikta aizsargs spirāli uz tikko nograust. Būtībā īpašnieks ir nokavējis mēnesi vai 4, bet tam nav svarīgi, tam nav būtiska loma. Ir nokavēts. Un vēl vērtējot tieši šito jaunaudzi, tur var pastrīdēties, vai tiešām īstie mērķi koki ir aizsargāti. Jo ir, kur nav bojājumi, bet viņiem veselīgi koki, kuriem tiešām prasītos tā aizsardzība, lai viņi varētu turpināt augt. Bet tas ir diskutējams semināra jautājums. Tā, zinot, ka man jābrauc uz Rīgu būs šodien, es aizbraucu uz tiem rūpju nogabaliem, apskatīties, kas notiek. Un pa ceļām braucot, es skatos ceļu malā smuki apstrādāts ar repelentiem priežu audzīt. Bet man tā neinteresē ceļu malā, man interesē tā, kas mazlietiņ tālāk no ceļa. Un te ir jautājums, ir veikts izvākt pilnīgi viss bērns ārā, var redzēt, ka tur stāv salikt. Un
Un es nesaprotu, kāpēc nav visas spriedes apstrādāts ar repelentiem. Jo kaut kāds iemesls ir. Jo nav, ka viņas grūti ir pamanīt. Varbūt mēs video uzliekam par šo pašu tēmu. Jā. Un šitai platībai ir milzīgs potenciāls doties kopā ar medību koordinācijas komisiju, jo neapstrādātās galotnes visdrīzāk nokodīs. Un tur izskatīsies tā, ka brieži posta apstrādāt platību. Vai arī īpašnieks uzaicinās pat taisno mednieku un rādīs, ko tavi brieži dara. Un vēl īsi tāda necila lieta no personīgās pieredzes, tā ir daļa no depozīta, pet pudele. Tur apakšā ir pieskrūvēts frotēt vielīts un mietiņš 80-70 cm garš. Un ja paņēmām repelentu pret meža cūkām, īsts pūtiens apakšā zem tā vāciņa un izvietojām, pieņemsim, ap kartupeļu lauku ik pēc 15-20 metriem. Pietiek visu sezonu no stādīšanas līdz novākšanai. Nav vajadzīgs ne žoks, nekas. Vienīgais ir vietas, kur labāk darbojas sarkanā buņģiņā aerosols, ir kur zilā krāsā. Un ja gara zāle aug ar kartupeļu lauku, vēlams kaut kāds 2 metrus nopļaut, lai vēdinājās tā smarža. Un ievērot darba drošību, cimdus un nestāvēt, lai vējš pūš virsū, jo tad būs ļoti grūti iekļauties sabiedrībā. Smaka ir. Un tad vēl īsumā, ja gadās mežā apmaldīties, noteikti visi zina, kas jādara mežā, kā apmaldās. Jāskatās uz sūnām ir. Viedoklis ir tāds, ka sūns aug uz ziemeļpusē kokiem, tad zina, kur ir ziemeļpuse. Atgriežamies pie priekšējā, mēs esam apmaldījušies, mums vienalga, kur ir ziemeļi, kur ir dienvidi. Tātad mēs apmaldāmies mežā, mēs skatāmies uz sūnām, kāpēc zaļā krāsa nomierina. Paldies par uzmanību. Paldies, Mārci. Vai ir jautājumi Mārcim? Tas bija mežā. Tas bija mežā. Šī brīdī mēs nerunājam par īpašniekiem, mēs runājam par problēmu kā tādu. Jo katram ir sava izpratne. Kādam ir pašpārliecinātība, kādam trūkst tā izpratne, bet būtībā tā, ka mēs visi tikai kopā varam izglītoties un man ir pārliecība, ja mēs runājam par mazām priedītēm, ir milzīgs cilvēciskais faktors. Jo mēs šitādā, kā mēs skatījāmies video, ja mēs šite vērtēsim pēc postījumiem, kāda ir stalbrieža koncentrācija tā vietā, viņa būs aplama. Tur viens briedis, cik viņam februārī, pusstunda, stunda, iziet pa diagonāli. Un tur jau ir rezultāts, slikts rezultāts. Jā, paldies par izsmeļošo stāstu. Es kā mežsaimnieks izstāstīšu. Protams, šī metode varbūt nav pielietojama
lielām korporācijām vai valsts uzņēmumiem. Man ir pietiekoši daudz privātā meža, un es Alņa dzimtenē, Alņa mājiņā, tur, kur viņš dzīvo, atjaunoju 10 hektāru, 5 un 5 ar intervālu priežu jaunaudzes tīri. Un, protams, tas neatbilst varbūt sākotnējiem normatīviem aktiem, bet ir jāizstiep kopšana 4 kopšanas ciklu garumā. Un nevajag būt dumiem un šīs te lapu koku piemistrojuma kopt decembri, janvāri mēnešos. Tas ir pilnīgs stulbums un apzināta kaitniecība. Un, teiksim, ja tu esi pats īpašnieks, tu skaties. Ja tev ir tur meistars pāraugs, tad viņam atkal sakot, bieži vien ir pilnīgi vienalga. Bet ar šo te 4-reizējo kopšanu, pirmoreiz atstājot lapu koku piemistrojumi, sekojot līdzi, lai, teiksim, bērns nesāk to priedu nomākt, bišķiņ pakopjam ārā. Nākošais skatāmies līdzi, jau pauzies, tad ņemam ārā. Nākošo reizi jau skatāmies, kāda ir situācija, un ar 4 reizēm es pateiktu, ka nekādu tādu postījumu tur, kur Alns dzīvo iekšā nebija, jo atstājam audzi visu laiku biezāk, un pašreizie normatīvi, protams, prasa šīs te audzes izretināšanu jau sākotnējā stāvoklī, un tad ir auzas.